tavs krustojums ir pilns. Damn it. Tev ir zaļais. Ja tad ir grūtāk, tad tev jābrauc pa labi. Viņi brauc taisni? Reizi brauc. Es joprojām te ir iestrēdis. Mēs viņu varam pabakstīt. Gribu viņam palīdzēt, tev tak nav pat lāpstas. Tev ir lāpsta, nav lāpstas, tev jāizbrauc pakaļ lāpstai, lai viņam palīdzētu. Un tev ir striķis, tev nav striķa. Ir man striķis. Kur? Man aizkrauts. Striķis? Jā. Viņš aizgāja uz māju, paņēma lāpstu un nāca atpakaļ. Kad iepriekš viņa vispār tur nebija, un tā mašīna bija nekā neviens tur nebija. Jā. Tad tīrīja cilvēku sniegu. Tev liekas, ka te būs. Kāds iztīrīja savai mašīnai vietiņu. Ka viņi paši sev iztīra ceļu. Jā, tos mazos celiņus jau neviens netīra. Jā. Okay. Not bad. Jo man likās jau dīvaini, ka viņi taisās, nu tā kā viņiem pēc tāmes sanāk 300,000 sākumā frēķinī. Nu tā kā, lai uztaisītu atjaunot to pili, ko es skatījos Toskānām, bija tā, nav sūtīgi pa 500 000 kopā atjaunot, nu tā kā visu uztaisīt. Bet tad, lai nebūtu tā kā arhitekti, jo tie arhitekti, es tā klausīju, es tā lasīju, un tur viņi runāja itāliski. Viņi galīgi ir pidari, galīgs tā, viņi domā, ka viņi ir ģēniji, un viņi īstenībā neuzklausa tā kā, ko vēlās cilvēks, ar ko kurš dzīvos tajā mājā. Viņi tā kā ir pieraduši darīt pa savām tādām vienkāršam itāļu kaut kādam sūda stilam. Un tad ir tā, un domā, mēs esam itāļi, mēs zinām visu labāk. Bet tāds fuck no. Es pilnīgi piekrītu, tas ir tā ļausmīgi. Bet pieaug cena. Nu, arī tajā brīdī bija cēlās cenas visam, kad viņi taisīja. Tas bija no 2000, sanāk viņi 1999. Viņi nopirka māju. Un, protams, tāmas ir citas, nekā tad, kad viņi pabeidza. Nu, tā kā, jo viss, nu, tā kā darba izmaksas un instrumenti, viss jau tas aug. Jo viņi atļauju dabūja tikai 2004. sanāk. Oficiāli, un tad viņi tikai arī sāka būvēt. Es nezinu, pasaka, saslīdēja. Es neko neredzu, ja neskaita sniegu un ceļu. Kur te filmēti, nezinu. Un tu nevari griezties tagad. Kāpēc es nevaru griezties? Kas ir? Kāpēc es nevaru griezties? Tu drīkst. Es vienkārši domāju, ja tu gribi taisīt prikolus, tad viņš bija lēns, viņš jūta, ko tu vēlies darīt. Man bija jālaiž viņš. Nu jā,
Bet tāpēc tev jautāju, kāpēc nevar griezties. Tāpēc, ka tu aizkreiso pagriezienu. Es pieredzu, ka ja tev kreisiem ir zaļā gaisa, tad tu vari braukt. Tas ir kopēji. Tas ir galvenais ceļš. Saucās. Viņš laikam pirmais tika notīrīts, tad, kad tu vēl brauci pirms pāris stundām, un tad šis ir svaigāk notīrīts. Ja mamma teica, viss Stambulā tikai galvenie ceļi ir notīrīti, un pārējiem ir jāiet tā kā kājītēm. Vismaz ir atjaunota kuģu satiksme. Viņi tagad brauc ar kuģīti. Zaļais, tad tu arī vari braukt. Tad ir papildu sekcija parasti. Don't say me this. In Germany we have others. No. Tieši tāpat, lai to, kas brauc taisni un nav papildu. Ja tev nav papildu sekcija, tev ir jālaiž cits. Vienkārši tu esi pieredzi, ka vienmēr ir arī papildu sekcija. Lielajos krustojumos ļoti bieži uzstājas tā, ka viņam iedegās sarkans, ja man ir zaļš. Bet visam krustojumam bija zaļš. Nav tīrīgs? Nē. Jo vienīgais, kur... Jo Latvijā ir tikai tad, kad tev iedegās tas sarkanais krustiņš, kas arī ir tā kā pie papildu sekcijas atrodās. Tikai tajā brīdī tu vari 100% braukt, jo tikai tajā brīdī ir tas, ka neviens tev nebrauks pretī. Un tu vari droši. Manā laikā tāda krustiņa nebija, un tāda krustiņa nav arī Vācijā. Nu jā, bet katrā valstī ir savādāk. Vācijā ir citas lietas, kas ir Latvijā. Un otrādi, tāpat kā Lietuvā ir savādāk un Polijā. Bet tā ir Latvijā. Jābūt kaut kādam Eiropas standartam. Man liekas, papildu sekcijām ir ļoti daudz. Katrā valstī ir savādāk. Ir īpaši par labajām papildu sekcijām. Un Lietuvā tu drīkst griezties, ja kurā brīdī pa labi. Vai, tu nevar braukt? Latvijā tu nedrīkst, un ir valsts, kur atkal tu drīkst, un tad atkal, kur tu nedrīkst griezties tikai tad, kad iedegās papildu sekcija. Ja tie ir tādi valstu noteikumi, tā kā katrs individuāli, bet ir, protams, in general. Atkal atsāka snikt. Cik ir 10 tūkstoši mārciņas? Kad laikam 15,000 eiro. Viņi taisa pilnīgi jaunu virtuvi. Bet viņiem ir apkure jau ieinstalēta mājā. Tā ka mums tas ir tā kā papildus vēl. Viņiem bija jāiesties tā kā pa punktiem. Tā, jo viņiem ir historical tā māja. Denkmalšans vai kaut kas Jā. Un tad viņiem ir jāiesniedz katrs sīkums, ko viņi izmantos, katrs arī, tā kā jau mums būtu arī materiāli, ko mēs izmantotu.